27. martā Jelgavas pilī Frankofono valstu dienu ietvaros norisinājās aizraujošs tematisks sarīkojums, kas šogad tika veltīts franču modei un mūzikai. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes valodu katedras organizētajā pasākumā piedalījās viesi no UNESCO pārstāvniecības Latvijā, Jelgavas pilsētas domes, Jelgavas novada domes, kā arī no Francijas institūta un Francijas vēstniecības. Jāatzīmē, ka gan Francijas institūta direktora vietnieks Patriks Molons, gan arī UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerāla sekretāra pienākumu izpildītāja Baiba Moļņika īpaši uzsvēra Jelgavas amatu vidusskolas ieguldījumu sadarbības veicināšanā. Pasākuma galvenie organizatori bija Latvijas Lauksaimniecības Universitātes sociālo zinātņu fakultāte, un tradicionāli programma bija ļoti interesanta un plaša, bet sarīkojuma priekšnes un buķetei salduma garšu piešķīra Bruno Šaperona vadībā veidotais šokolādes tērpu defilē Jelgavas amatu vidusskolas audzēkņu izpildījumā, kas ļoti veiksmīgi atainoja topošo tērpu stila meistaru, frizieru un konditoru kopdarbu, skolā iegūto prasmju pasniegšanas māku. Pavisam tērpa pagatavošanai tika izmantoti 15 kg visīstākās šokolādes.